Pavisam drīz tuvojas septembris, jauns mācību gads, un tu atkal sēdi un domā, man taču vajadzētu iet mācīties, man taču vajadzētu kaut kā savas zināšanas uzlabot, un varbūt man iet mācīties tur, un varbūt tur, un tu nevari izlemt, un tu sēdi, un beigās tu neizlem neko, un atkal viens gads ir pagājis, jo tu esi apjukusi, tu īsti nejūti, ko tu vēlies iemācīties, kur ir tavs sirds sauciens, ko tu vēlies darīt. Tu nejūti savu ķermeni, tu nejūti savu iekšējo bērnu. Kāpēc tas tā ir noticis? To var uzzināt terapijā, kurā brīdī tas ir noticis, kad viss cits, visapkārt tev ir svarīgāks, izņemot sevi, savu iekšējo būtību un tas, ko tu gribi. Jo tas vispār ir neiespējami priekš tevis. Visi pārējie, jā, tu pat izlemsi un izdomāsi un pateiksi un ieteiksi, ko tam cilvēkam labāk darīt, tikai ne tev pašai sev. Ja tā ir arī tava problēma, nāc pie manis uz terapiju, mēs atradīsim, kur tas viss ir aizlūzis un kur tev ir grūtības sākt sevi sajust. Un tu sāksi sevi sajust, un tu beidzot septembri sagaidīsi ar prieku, jo tu konkrēti zināsi, ko tu gribi ar savu dzīvi tālāk darīt.